Vitamīns D jau esmu vārījies par šo tēmu ļoti daudz. Esmu mēģinājis jums ieskaidrot, kāpēc arī kālijs ir ļoti svarīgs. Un tagad es to visu saliku smukā rakstiņā. Ienāciet manā blogā defo.pro, izlasiet šo te rakstiņu un paštukojiet, vai jums jūsu lietotais vitamīns D, kuru es personīgi uzskatu par baigi svarīgu, būtisku tēmu, un sūds ar kauliem, sūds ar visu pārējo, ko tas vitamīns D dara. Pats galvenais vitamīns D ir ļoti svarīgs imunitātes un iekaisuma regulators. Un lai tas jūsu ļoti svarīgais imunitātes un iekaisuma regulators vitamīns jeb hormons D nesačakrētu jums veselību vēl vairāk, ienāc manā blogā un izlasi uzmanīgi. Es tādā ļoti maigā, saprotamā valodā mēģini izskaidrot, kas tev ir jāsaprot par savu ķermeni, par savu uzturu un saviem uzturu bagātinātājiem, lai tev vitamīns D nenodarītu tev pāri. Ja? Laikam es ar šo arī beigšu savu vitamīnu D tēmu. Nē, nebeigšu gan. Es jums kādreiz pastāstīšu, kāda starpība ir starp to vitamīnu D, ko tu iedzer kā kapsulu, un starp to vitamīnu D, ko tu dabū no saules. Un starp citu, ziemā arī var un vajag pasauļoties, pietiekot ar 10-15 minūtēm pabūt saulē plikam ziemas vidū, lai tu dabūtu visas nedēļas D vitamīna devu, bet pagaidām viss čivri un 7.2 nāca manā blogā, izlas, nesenāca vēl pantiņš. Atā.